Es gribētu panākt, lai mani bērni radoši izmanto īpašības vārdus. Ir daudz veidu, kā to panākt, bet es parādīšu vienu no maniem mīļākajiem metodiskiem paņēmieniem. Šeit ir piezīmju lapa, uz kuras esmu uzrakstījusi dažādas īpašības vārdus. Izmantojot tēmu 4 gada laiki, mēs apskatīsim, vai varam izveidot tiešām labus teikumus. Es tikai pārvietošu attēlus uz malām, jo šobrīd man tie nav vajadzīgi. Tomēr es jebkurā brīdī varu tos pārvietot atpakaļ. Pievienosim piezīmju lapai visu 4 gada laiku nosaukumus. Un tagad mēs veiksmīgi esam apkopojuši visus vārdus. Es vēlos pievērst bērnu uzmanību tāfeles vidusdaļai, un vislabāk to izdarīt, izmantojot cirkuli. Tagad uzzīmēsim apli. Izvēlēsimies dažus vārdus un ievietosim tos apļa vidū. Vai jūs varat izveidot teikumus, kurā būtu vārdi rudens un augsts? Un vai atceraties, ka pagājušā nedēļā mēs pildījām uzdevumu par saikļiem? Vai varat šajā teikumā iekļaut vārdu svaigs? Tas, ko mēs darījām, bija skolēnu uzmanības piesaistīšana tāfeles vidusdaļai, jo informācija tāfeles malās šobrīd nav svarīga, un viņa uzmanība netiek novērsta. Koncentrēšanās aplis savu uzdevumu ir veicis.